Labvakar! Man sauc Viesturs Rudzītis, es esmu ārsts un psihoterapeits. Un šodien pie manis ir ciemos doktors Edgars Mednis, kas ir pediatrs un homeopāts. Un pēdējā laikā dikti slavens visādi tādu aspektu dēļ, par kuriem mēs runāsim. Okay. Tad mēs tiekamies otrais šeit. Un pirmā reize bija pirms 3 nedēļām, un tā mūsu saruna bija diezgan populāra, var teikt, jā. Tur kaut kādi gandrīz 4000 cilvēki ir skatījušies. Tad tas bija kaut kas vajadzīgs cilvēkiem, ja viņi tā skatījās. Ja tur nebija 20 vai 40 skatījumi, ja. Un tas droši vien, kad ir iemesls, kāpēc mēs izlēmām satikties vēlreiz, jo acīm redzot cilvēku šī tēma interesē, un otrkārt ir jau kaut kas jauns noticis par tām 3 nedēļām, vai ne? Ir gan, jā. Jā, un man gribās zināt, un man ir arī šāds tāds pārdoms par to, ja, ko mēs runājām. Tā kā cerams, ka mēs labi pavadīsim laiku un cilvēkiem šitā saruna arī noderēs. Nu, jācerē. Jā. Vispirms, Edgar, kā iet tagad tev ar taviem certifikātiem un tavu praksi un kā tas ir ietekmējis? Certifikāti ir anulēti. Vajāšanas inspekcija ir aizskrējusi vilcienām pa priekšu. Nelikumīgi. Nelikumīgi, jā. Viņi ir pasteigušies, bet es to saprotu, es to uztveru kā tādu īpašu mīlestības izpausmi. Un tagad ir notiek juristu darbs. Jā, tad pēc likuma būtu tā, ka tu vari pārsūdzēt veselības ministrijā. Ja ir negatīvs lēmums, tu vari pārsūdzēt tiesā. Vienā, otrā, trešajā tiesā, tas var ilgt diezgan ilgi kā Lemberga. Tas var iet ilgi, jā, bet principā tas pats sākums ir tas, ka ārstu biedrība ir pieņēmusi lēmumu, nelikumīgi, bet tas ir viņa lēmums. Man ir tiesības pārsūdzēt pēc administratīvā procesa likuma, ir tiesības pārsūdzēt augstāk stāvošā instancē, kas šajā gadījumā veselības ministrija. Kamēr es pārsūdzu, kamēr man teica pārsūdzības termiņš ir spēkā, kamēr veselības ministrija lēma, tikmēr certifikātiem ir jābūt darbojošiem. Viņus nedrīkst anulēt. Jā. Bet tu varēji neņemt vērā nelikumīgu lēmumu, turpināt visu darīt, kā līdz šim. Es jau daru, kā līdz šim, es tikai, status es pamainīju. Bet, kas man ienāk prātā, tu tagad receptes var rakstīt? Receptes nevaru. Es nevaru rakstīt receptes, es nevaru rakstīt bērniem slimības zīmes, es nevaru rakstīt vecākiem slimības lapas. Nosūtījums laikam es nevaru rakstīt. Nosūtījums uz izmeklējumiem? Jā, bet par cik man ir privāti pacienti, nosūtījumi man nav tik ļoti aktuāli, jo bieži vien viņi iet pa savu naudu, bieži vien viņi paklausās reklamu, jo mans nosūtījums, jebkurā gadījumā, viņš neatvieglo maksāšanu. Jā, bet receptes tomēr viņam vajadzētu. Receptes vajadzētu, jā. Zināms, neērtības taviem pacientiem rodas. Jā. Bet homeopātiskā recepte, kā man aptiekas vadītāji teica, ka viņiem ir, lai uzraktu uz papīru vienkārši, vai lai zina nosaukumu. Tā kā, pēc cik es strādāju, lietojos homeopātiju, tad un uzturu bagātinātājus un tādas lietas, tad tiem recepti nevajag, un tas neko man dzīvē neietekmē. Jā. Zini kā, tu jau labi zini, ka tad, kad nāk kaut kas jauns, tad, kad cilvēks kaut ko jaunu mācās, tad veidojās jaunas neiroņu ķēdes. Un tad mēs attīstamies. Tad brīdī, kad mēs negribam neko darīt, vai mums neliek neko darīt, un mēs ieslīgstam tādā pašapmierinātībā un tādā vieglā snaudā, tad mēs faktiski degradējamies.
Tā kā es esmu ļoti pateicīgs šīm dāmām jaukajām, aburošajām, kas parūpējās par manām neirām ķēdēm un kas patiesībā mudina mani mācīties kaut ko jaunu, apgūt jaunas prasmes, jaunas iespējas un viss ir kolosāli. Jā, nu, tu jau kā parasti esi optimistiskāks nekā objektīvā situācija. Zini kā, visas objektīvās situācijas ir subjektīvas. Un kā mēs pirms sarunas runājām, ka visiem ir galvā, kā pats teica, ja? Un faktiski viss ir attieksmē. Jā, nu, es kā psihoterapeits mierīgi var strādāt bez visādām biedrībām un asociācijām un certifikātiem un tam līdzīgi, ja? Man ir svarīgi mans klients un viņš nav jāsūt uz kaut kādiem valsts apmaksātiem izmeklējumiem vai uz aptieku, ja? Jā, bet tas ir tas, ko es mēģināju pateikt. Ka mans nosūtījums, viņš nedod nekādus atvieglojumus pacientam. Ar manu nosūtījumu, ja pacients aiziet, piemēram, tagad ir magnetisko rezonanci, tad cik cenrādī ir, tik viņš arī samaksā. Tāpatās viņš maksās nodokļus. Tāpatās, jā, tas ir vēl viens mīnus, ka, teiksim, tad, kad es rakstu kvītiņus šobrīd, tad pacientam neatmaksā nodokļus apakaļ. Bet arī, teiksim, tas, nu, cik es skatos, ir diezgan reti, nu, tiem, kas nāk pie manis, reti nepieciešams. Kaut gan par to jāpainteresējās, jo es rakstu kā no uzņēmumu, kas ir joprojām skaitās medicīnas iestāde. Jā. Tad varbūt, ka tas ir derīgs, es nezinu. Nu jā, labi, tas par tev praksi. Vai ir kaut kas jauns diagnozes noskaidrošanā mirušajām puisēnām? Mirušajām puisēnām pagaidām nav, joprojām notiek kaut kādas tiesiskas darbības, ko šobrīd bumba ir valsts pusē, tur ir noteikti tā tiesmedicīna ekspertīze, kas joprojām nekādīgi, nu, nevar to slēdzienu izsniegt, un, nu, tur noteikti tāda muļāšanās šobrīd. Māte vienā intervijā teica, ka viņai neizdod to histoloģisko preparātu, kas ir paņemts autopsijā un uz kuru pamata, nu, var visgudrāko diagnozi pateikt. Bet viņa jau nav mediķis. Kā tu to komentētu? Preparāts, cik es saprotu, pēc likuma ir jāatdod. Jā. Bet tur notiek kaut kāda spēle, tīra vai mazāk tīra, ka cik es sapratu, ka tanī dienā, kad mamma atnāca pēc preparāta, tad it kā tanī pat dienā tas preparāts tika atdots policijai, valsts policijai. Ir versija, ka tas preparāts tanī dienā netika atdots, viņš tika atdots nākamā dienā, bet mammai to preparātu neiedēva. Varbūt, ka pat labi ir, ka neiedēva, jo savādāk, ja tas preparāts būtu nonācis mammas rokās, tad viņš vairs nebūtu kā pierādījums tiesā. Viņam nebūtu juridiski spēki. Jā, tā kā, ja preparāts, bet tagad atpakaļ viņu dabūt, mamma grib to preparātu atdabūt, tāpēc, ka tas ir viņas mirušā puikas audi, un viņa grib viņu tā kā... Teiksim, ekspertīzē Zviedrijā. Neatkarīgi, jā, tieši tā. Bet to preparātu, un tur noteikti tā spēle, ka to preparātu atdabūt nevar. Tāpēc, ka policija saka, ka viņa nedrīkst atdot mammai, tāpēc, ka viņa ir paņēmusi no bērnu slimnīcas. Un bērnu slimnīca savukārt tur spēlē kaut ko pavisam dīvaini, ko lāgā nevar saprast, kāpēc tā vajag darīt. Puika mir septembra vidū. Tagad ir 30. decembris. Jā. Jā. Un atceries to, ka mamma nevienu faktiski dokumentu nevar aiziet un, nu tā, vienkārši tā cilvēcīgi izprasīt. Visu, ko mamma dabū, visas izziņas, ko mamma dabū no tās bērnu slimnīcas, tur ir tikai caur rakstisku pieprasījumu, rakstisku pieteikumu, tur faktiski tāda neiedzīga stīvēšanās notiek. Kāpēc? Ja tavā uzņēmumā viss ir tīrs, ja tu esi izdarījis visu pareizi, tad ko tu ņēmies? Tad atdod tos dokumentus un ņem skaties, lai tas skatās, kas grib. Bet tu drīksti runāt par, piemēram, par to patanatomu slēdzienu?
Ja tu esi parakstījies, ka tu par Es īsti nedrīkstu. Nē, nu man it kā ir māmas atļauja runāt, bet es īsti negribu runāt, kamēr tās krimināli visas tās lietas iet. Es daudz neko negribu runāt, tāpēc, ka, lai tas neietekmē to procesu darbību. Man grūti iedomāties, kā tas varētu ietekmēt. Es nezinu, bet katrā ziņā, juristi saka, ka lai es pēc iespējas mazāk par šito tagad runāju. Bet tu paliec pie tās pārliecības, ka difterija tur nebija. Redz, ir tas interesantais, ja, ka šobrīd šādi pacienti, tādi kā es to puiku neredzēju. Es neredzēju tās meitenes, kādas viņas izskatījās sākumā. Bet pēc tā apraksta precīzi šādi sāk nākt vairumā. Saproti? Un tā nav difterija. Un viņus var izārstēt, es nedrīkst ārstēt, ja, es arī neārstēju, es konsultēju, ja, bet es dziedinu. Viņus drīkst izdziedināt, viņus var izdziedināt bez antibiotikām, viņus var izdziedināt bez, teiksim, tādas smagās terapijas. Un man ļoti interesē, pagaidām tas viss ir procesā, bet man ļoti interesē uz šo pacientu pamata bāzes, saprast, kas notiek kas notika ar to puiku un tā meitenēm tajā brīdī. Un kas tas bija? Bet tu jau to tracis atcēli, ne jau tu vienīgais, ja, bet tas tracis jau tiks atcelts par to, ka tika palaistas difterijas ārstēšanas vadlīnijas, tur, kur difterijas diagnoze ir apšaubām. Tieši tā. Ja, tad tas diagnozes jautājums mums ir, visasākais. Jā, bet tas, ko es mēģinu pateikt, ka šobrīd šādi pacienti ir, šādi klienti ir, un caur viņiem var saprotot, kas viņiem notiek, var saprast, kas notiek ar šitiem bērniem. Un tad varēs runāt ar vēl lielāku pārliecību. Gribu teikt, ka tev praksē parādās daudz slimnieku ar paratonsilāru abscesu. Arī tas ir jautājums, bet ar šādiem līmezliem, ko tu pa gabalu redzi, tādi ir? Un tas nav culcins? Ne. Es nezinu, kas tas ir. Es tagad burtiski svaigs tikko bija. Ja? Un, analīzes jāuztais. Jā. Bet man pašam interesē, vai tā ir culciņa, vai tas ir kas, vai, kas tas ir? Bet tā ir tā kā jauna līnija, un tā ir interesanta un svarīga līnija mums ar tevi, bet varbūt skatītājiem tas nav tik svarīgi. Bet tas ir kontekstā, saprot, jo šādus pacientus, godīgi sakot, es neesmu redzējis, es strādāju kopš 95. gada. 95. tas nozīmē 30 gadu būs tūlītēs. Es neesmu redzējis šādus pacientus. Ja? Tad viņi pēkšņi sāk no kaut kurienes sāk nākt, un pēc tam tā nav tā kā viens, kur šitie te 3 bērni, ja? Tagad ir vēl, un es te dzirdu apkārt vēl ir. Ja? Pieļauju, ka tā varētu būt difterija? Es pieļauju, ka nē. Difterija līmpmezgli, tas kā, ne pat vadošākā pazīme, tur jau tomēr jāskat ir... Tieši tā, un pēc tam jau tas puika, ja mēs par to puiku runājam, tad tas puika saslima 2. 5. septembrī. 5. viņš nokļūst slimnīcā, 9. viņam tika taisīts kompjutera tomogrāfija, kurā apraksta, ka tie līmpmezgli ir absolūti norma. Ja, tad jautājums, kas tas ir? Un kas bija tā tūska? Un vai tā tiešām bija difterija? Kas tur vēl bija tajā kompjutera tomogrāfijā bez līmpmezgla apraksta? Tur kaut kas Tur bija viss kaut kas, bet šitas ir tas punkts, ko es gribēju pateikt, ka līmpmezgli tur bija normāli. Bet tur būtu jābūt redzamam abscesam, ja viņš bija. Arī tas nebija. Nebija? Ne. Tad tā diagnoze atkrīt. Domāju, kas tas ir? Bet difterija tā, iedomājies, ja viņi raksta, ka, un pie tam, ja viņi raksta, ka difterija ir bakteriāla infekcija, ja viņi raksta to, ka smaga difterija, galēji smaga, līmpmezgliem ir jānorēģē. Un ja līmpmezgli nenorēģē,
tad vai tā ir difterija? Meitenēm arī bija smaga, it kā smaga difterija. Kā tu domā, kad mēs varam gaidīt tiesmedi eksperts lietu? Nezinu. Gada? Nu, tuvākā 5 gadē, ja. Tu domā, ka tā arī var nomarināt? Tu zini, ka redzot to, kas šobrīd notiek, Jā. es ne par ko vairs nebrīnos. Bet saprotu, ka tev tandēmā ar tevi strādā juristi, viens vai pat 2, ja? Es saprotu, ka tas arī ir smags darbs visu laiku spiest uz policiju. Nu, jā, jo redz, arī policisti, viņi ir cilvēki, viņi ir ar savām gribēšanām, negribēšanām, vājībām. Ar savu slinkumu. Arī slinkumu, viņi ir arī, bet, cilvēki kā cilvēki, jā, un zināšanām un nezināšanām, jā, gribēšanām zināt un negribēšanām zināt, jā. Un tas ir faktiski tas, kas, kaut kādu varbūt zināmu kultūrumu, jā, es īsti nezinu, bet katrā ziņā tāda liela ieinteresētība, turienes es nezinu. Šodien es, piemēram, dzirdēju versiju, kad tā tiesmeda eksperti, kas taisīja to pat anatomijas slēdzienu, tā pat ir nozīmēta it kā tur. Un teiksim, zinot, un man te teica, ka pie šitā uzvārda tur var, garantēt, ka tur nekas nebūs. Ja? Tad jautājums, uz ko tas viss velk? Ja? Tas ir gan interesanti. Tikko faktiski. Kas viņai tur, ja viņi pārvalk ķiteli? Es tev saku, es par šo valsti, es ne par ko vairs nebrīnos, jo likumu šeit nav. Kārtības šeit nav, kaut kādas ētikas un morāls šeit arī nav. Nauda, kā man juristi kolosāli viņi tā teikumu, ka bankrotiem nogludināts smadzenes. Un tas arī ir šobrīd. Jā. Pagājušais, kad mēs runājam, tu runāji par to, cik daudz šajā lietā iejauktie jūtās aizvainoti. Un tu brīnījies, kur ir pamats aizvainojumam? Par ko ir vispār aizvainojums? Ja? Es palūdzu vienam savam draugam, kolēģim arī ārstam, paskatīties to mūsu pirmo sarunu. Viņš tāds pieredzējis žuks tāds, viņš tā nīgri, tā, labi, es paskatīšos. Viņš saka, ja man būtu jālēm, es arī lemtu, ka mednis ir izdarījis ētisku pārkāpumu. Vienīgais es neuzskatu, ka vajadzēja atņemt certifikātu. Respektīvi, viņš izteica tādu domu, ka arī padomu laikā ir bijis, tomēr, tas ir bijis arī sliktākais, ko var izdarīt, ka viens ārsts publiski kasās ar otru. Jā, bet tas ir vienos vārtos. Tas ir tas, ko es minēju certifikācijas padomē, ka jebkurā konfliktā ir 2 puses. Jā. Šeit tiek vērtēta vienas puses rīcība. Netiek vērtota otras puses rīcība, jo no otras puses ir bijis tikpat daudz, ja vēl ne vairāk, nekorektu gan izteikumu, gan rīcības. Pēc tam, pirms vairākiem gadiem, man bija 3 gadu vecs bērniņš pacients. Viņi pie manis nāca novēroties, kā pie pēdiatra 1. gadu. Nenāca regulāri, bet nāca. Protams, bija jautājums par potēm. Ko darīt? Un tie bija tie vecāki, kas nekādīgi nevarēja izlemt. Tāda staipīšanās. Visa tā gada garumā var būt potēt, var būt nepotēt, ar bailu potēt, un negribās nepotēt, baili nepotēt, un negribās potēt. Šitā, visu to laiku.
Un beigās, bet es nepastāvu, es nekad cilvēkiem nesaku, ko viņiem darīt. Un viņi paņēma un beigās nesakotēja. Bet 3 gadu vecumā bērns saslima ar difteriju. Atkal difteriju. Es redzēju to bērnu, protams, atkal bija vecāku neizlēmība, kamēr viņi līdz manīm atnāca, viņi bija bijuši jau pie ģimensās. Ģimensās bija uzrakstījis folikulāra angīna, respektīvi strutas. Viņi atnāca pie manis atkal, es tādu angīnu nebiju redzējis, bet tiešām biespiens, visas mandēles vienā biespienā, ja? Es līdz tam difteriju nebiju redzējis. Man difterija asociējās ar plēvēm, pelēkām plēvēm, kas, teiksim, skrāpējot viņas, asiņo pēc tam. Tas arī tanī puikas slēdzienā bija rakstīts, ja, ka it kā tas tā esot bijis. Bet tā meitene, tur mūs īsti nevedās tā, tāpēc, ka tur bija jau bišķiņ tā kā ielaists un tā kā, tā kā man rokas bija pa īsu rusciņu. Un es teicu, vienā dienā es sapratu, ka tur bērns arī nedzer un tur ir tā kā intoksikācija kāpja. Es saku, jums jābrauc uz slimnīcu. Vecāki aizbrauca nevis tanī dienā 11 no rīta, kad es viņiem to teicu, viņi atbrauca nākamā dienā 6 vakarā. Protams, ka uztaisīja to difterijas, to ātro testu, pozitīvu difteriju, un tad sākās jautrākā daļa, kā saka, Tarāja Čast, Marlizanskā baļēt. Man zvana dakteri Vecvagar, vienu rītu braucu uz darbu, man zvana dakteri Vecvagar. Viņi saka, paklausies, Zieps ir, tev viens pacients mirst nodaļā, bērnu slimnīcā. Man augsts kājas, es tagad, ko man tagad darīt, kas tas ir, kas tur noticis, kāpēc viņš mirst un kāpēc, kas tās? Viņš saka, nezinu, man zvanīja profesora Groba, kas ir pediatra asociācijas prezidente, zvanīja viņai, prasi viņai. Labi, tūlītās zvanu profesorai Grobai, kas tur ir? Tur ir baigās ziepes, tur pacients mirst un vispār tur viss ir ļoti slikti un tā. Labi, ko darīt? Viņš saka, zvani doktori Laizānei, arī šo puiku, tad ārtēja Laizānei, ja? Zvani Laizānei, tagad runā ar viņu. Labi, zvanu Laizānei, viņi man patājas par pēdējo idiotu, par ļaunāko cilvēku vispār, ka es esot nepalīdzējis bērnam, ka es esot viņu pierunājis nepotēt, ka vispār ir, man darbība robežojas ar kriminālu atbildību jau. Un vienmēr sakot, es viņai saku, bet kā es varu palīdzēt? Vienmēr sakot, atšū mani vienā sētā. Es nostrādāju to dienu, bet, zin kā, miera jau nav, ka tev šitā pasaka, ka viss ir slikti, ka tev pacients mirst nodaļā. Un es izdomāju, man ir viena dakterīte, kam es varu piezvanīt tur un uzzināt, kas tu tur īsti ir. Es viņai zvanu un es jautāju paklausies, varbūt, ka tu zini par to bērnu kaut ko, pat cik tā bērnu slimnīca. Viņi smējās, viņi balsīs smējās, ar ko tu smēji? Tā cilvēks mirst, viņi saka, lieties mierā, tu neviens nemirst. Es saku, kā tas ir nemirst? Man 3 dakteri saka, ka tur viss ir slikti, ka tur mirst. Nē, viņi saka, tur difterija tur ir, bet tur viss ir kārtībā. Tas jau tagad ir labi un būs labi, un tur bez sekām viss būs un tā. Tad paklaut, tad kā tad ir? Kur ir ētika? Un kāpēc, ja es ticu, un tas bērns arī tika ārā, protams, ka viņu sapotēja pirms izlaišanas ārā. Kāpēc? Bet, labi, dakteri Laizāna, gudrs dakteris, ja? Tur visu zina, labāk nekā lauku dakteri, ja? Bet sakoja vēl viena daļa, ka bērnu slimnīca uzrakstīja veselības inspekcijai sūdzību, es nezinu par to ģimenes ārstu, laikam arī, bet arī par mani, par lūdzu izvērtēt veselības aprūpas kvalitāti. Ja, un tur diezgan viņi par mani arī bija, tā nesmuki runājuši. Ja, man pēc tam bija ar kartiņu jāiet uz veselības inspekciju, un tad kā tas ir? Tā nav tā kā ārstu atkal, tas, ko man šobrīd pārmet, precīzi tas pats tur. Jā, bet es domāju, tas būtiskais ir strīds, kurš tiek risināts būtībā iekšienē. Jā, bet arī toreiz bija presē. Bērnu slimnīca bija presē nopublicējusi, bija iedevusi presē informāciju par to, ka nebija saukuši man vārdā. Es arī tur nevienu vārdā nesaucu, ja?
Bet bija nopublicējuši to, ka reku šitāds gadījums ir, un redz, cik tas ir slikti, un rekā tur homeopāti, tad nebija piemērās, bet rekā tur noārstē bērni, jo pierunājuši nepotēt. Bet tā nav taisnība. Jā. Redz, tu būtībā runā par to klasisko situāciju, kāda bija arī, teiksim, padomu laikos, bet nevis par moderno situāciju, kad klāt ir nākusi Big Pharma. Jā, tad būtībā bija tā, ka, visi ārsti ir kopā ar slimniekiem pret slimību. Jā, klasiskā schēma, tad ja ārsti tur diskutē, tur var, būt kāds slinkāks, kāds dumāks, jā, bet, teiksim, tā diskusija ir iekšēja, jā, un, dažreiz tas nebeigās labi, bet vairumā gadījumā labi, jā. Bet šeit jau mēs redzam kvalitatīvi jaunu situāciju, kad ir ārsti, kas nav ar slimnieku, kas nav ar citiem ārstiem, ar slimnieku, ja? Bet kas ir kopā ar Big Pharma. Ja? Un tur ir tā situācija, kurā es arī biju kā pacients, ja? Ka es guļu stradiņos ar Covid, ja? Un es skaidri zinu, ka es esmu ļoti labs, ļoti garšīgs mērķis, lai mani kaut kā neizārstētu, ja? Ja. Un tad tu vienā brīdī man atsiltīja vēl īziņu, apmēram tāda, kā lai mēs dabūjam tev no turienes ārā, ja? Un tad es arī fiks tiku no turienes ārā, ja? Kā no cimdera tak novērstēji? Jā. Spats? Redz cimders un arī Liepājā, tas doktors Soma, ja? Tas taisni pirms tam bija, ja? Kur saprotu, ka tu kā pacients nevar uzticēties ārstam. Ja? Tāpēc, ka šeit notiek kaut kas acīm redzams, kas ir, kur ārsts ir, teiksim, atbildīgs kaut kam citam, nevis pacientam. Redz, tā ir ļoti interesanta situācija, tu ļoti labi, ka tu pieminēji Covid, jo, kas bija Covid vispār? Kas tas vispār bija? Tas bija lieli meli. Visas tās kravas mašīnas Itālijā ar tiem zābakiem ārā, kas, tipa mirušie, tas jau viss bija inscenējums. Un par to jau tagad runā. Jā. Un tas bija kaut kāda iemesla dēļ radīts. Bet es vēl gribu atgriezties pie tās ētikas. Redz, domāju par to aizvainojumu. Ja? Ir tāda lieta kā grupu lojalitāte. Tad, ja cilvēki izveido grupu, ja, teiksim, dabiskākā grupa ir ģimene. Tad, ģimenē tas ir diezgan dabīgi, ka, ja teiksim, viens rīkojās slikti, ir nelikumīgi, tad citi par viņu uz policiju neskrien sūdzēties. Ja? Tā ir lojalitāte pret ģimeni, ko arī krimināltiesībās respektē. Ja? Tad var atteikties liecināt pret savu ģimenes locekli. Ne? Bet šitais, acīm redzot, tiek ievests arī tajā ētikas izpratnē, kādu šobrīd ir ārstu sabiedrībā. Ja? Tad mēs esam kā ģimene, bet mēs esam kā banda. Ja? Tad noziedznieki arī nedrīkst viens par otru liecināt. Tieši tā. Ja? Un tā ir ļoti arhaiska izpratne par grupu lojalitāti. Ja? Viņa ir absolūti nemoderna. Sevišķi, teiksim, situācijā, kur eksistē šie interešu konflikti. Ja mums ir aizdomas, ka kāds no kolēģiem ir interešu konfliktā, tur atkal dr. Žēgurs stāsts, šī vecā ētika vairs nedarbojas. Viņa ir bezpalīdzīga. Ja? Un, teiksim, man liekas, ka šī tava situācija šo te jautājumu ļoti būtiski paceļ uz augšu. Ja? Tur jūs ar Žēguru ļoti precīzi šito jautājumu tā kā ņemat
Rīklis, ja? Tad, Tāpēc ir tāda reakcija. Jā, jo saprot, arī mēs runājam par to, ka es komunicēju ar vienu no tiem kolēģiem, kas bija tajā certifikācijas padomē. Jā, mēs tur runājam par to situāciju. Viņš bija tāds nobijies un tāds nervos par visu to. Viņam nērti bija. Kaut kāda iemesla dēļ, kad viņam tur bija jābūt, vai tādēļ, kad es viņam uzdod visāds nērts jautājumus, bet es viņam neko nepārmetu. Ja? Bet redz, tā jau ir tāda situācija, ja teiksim, noziedznieks nonāk situācijā, ka viņu kāds tiesības sargs ņem aiz rīklis, un viņš var tīši vai netīši nodot savus bandas locekļus, viņam jānervozē. Ja? Viņam jāuztraucās. Ja? Jo skaidrs ir tas, ka ja viņš nodos savējos, tad viņu, teiksim, nesodīs likums, bet sodīs savēji. Ne? Tā ir arī arhetipiska situācija, ja? Kur, teiksim, tik modernā un izglītotā vidē kā ārsti uzpeld augšā. Ja? Tāda bandīta ētika. Ja? Ja? Tieši tā. Un runājot par to, te ļoti labi par šito pateici, un te ir vēl viena, atbildot atpakaļ par to ģimeni. Te ir vēl viena ļoti interesanta epizode. Pagājušajā gadā, 23. gadā, lielākā meita ir skolā Madona. Viņai paliek slikti, viņa apņemjās. Jā, tu stāstīši. Es stāstīšu to, ja? Jā. Un ka viņi nokļūst pilnīgi neadekvāti slimnīcā, jā? Un kāpēc viņi tur nokļūst? Jā? Jā. Bet par ko tev ir aizdomas? Tu domā, kā tu gadu atpakaļ šī ģimene jau tiek paņemt uz graudu, kā pietiekami piemērota, lai varētu tikt upurēta? Varbūt. Iespējams, jā. Iespējami ir arī citi varianti. Jā. Bet, jo iedomājies, kas viņi ir? Viņi ir lauku cilvēki. Jā. Par viņiem, it kā runā raksta slikti, ka tur trūkstot intelekti, ka tur, viņiem tur ir kaut kāda īpaša ticība, ja, teiksim, dīvaini, nepotēti, tad ir tīri. Ja, 4 bērni. Tas ir normāli. Ja? Tātad, uz ko tiek tēmēts? Tas viss ļoti, ļoti nepatīkam un tā. Bet mēs taču laikam par šito tik skaļi nediskutēt, ja nebūtu bijusi tā Covid afēra. Absolūti. Jā? Ja? Ja mums ir tagad imunitāte pret visu, kas saistās ar vakcīnām, ar piespiedu potēšanu, ar, teiksim, ar piespiedu pasākumiem pret cilvēkiem. Jā? Un jautājums jau, kāpēc viņi ir piespiedi? Jā. Vai tur ir tiešām tīrs, ja tas būtu, ja tu man piedāvā kaut ko ļoti vērtīgu. Es saku, Viestur, paldies, paldies, ka tu man to piedāvāji. Jā. Un tikko tu man sāc uzspiest kaut ko, man reiz jautājums, kāpēc tu man uzspied? Kur ir tavi interesi tādā visā? Jā. Bet redz, es vienkārši paņēmu višķiņu statistiku. Parunāsim vairāk par tām Covid sekām mūsu galvās. Ja? Mirstības statistika, kopējās mirstības. Mums ir problēmas būtībā ar nāves iemeslu noteikšanu. Tāds vienmēr būs. Tad ļoti knifelīga lieta, pasties tagad 4 mēneši, ja? Nevar noteikt īsto nāves cēloni, ja? Vienam puikam. Bet, respektīvi, vienmēr būs apšaubāms skaitlis, piemēram, cik ir miruši Latvijā no difterijas. Varbūt jābūt 0, bet, piemēram, vai visi, kuriem miršanas apliecībā stāv rakstīts sirds izšķēmiskā slimība, vai tas tiešām bija nāves iemesls?
Ja tā ir vienkārši ērta diagnoze, kur, jebkuram pēc 60 gadu vecuma var droši ierakstīt, vai ne, un uz to visu norakstīt, ja. Bet kopējo mirstību nevar izgudrot. Viņi ir tādi, kā ir. Tad vienkārši diagnoze nāve, ja. No kā nomir? Var diskutēt, bet kopējā mirstība, viņa nav manipulējama. Tad, lūk, 2008. gadā Latvijā mirst 28,536 cilvēki. Tas ir apmēram 28,000 iet cauri jau no 10. gada. Jā, skatiet, ka tur visu laiku apmēram plus mīnus tur ir, jā. 2019. gadā ir mazāk par 40. Ja? Nedaudz samazinās, bet nebūtiski. Pa 40. 20. gadā, tad tas ir briesmīgās slimības gads. Tad, pēc visu stāstiem, ja, bija līķu kaudzes, pārpildīti morgi, tas Bergamo, tur tas incidents, ja, bet visur. Arī tas, kā tur tas līķu kaudzes melnos maisos un pēkšņi no vienas kaudzes sāk parādīties cigarešu dūmi. Ja, 20. gadā, kad ir tik dramatisks slimojuši ar Covidu, teiksim, nāves skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājis par 23. Gabaliem. Ja? Tad var teikt, viņš stāv uz vietas. Ja? Briesmīgā nāve gadā. 21. gadā, atceries, faktiski 20. gada decembrī, pašās beigās, sākās tā potēšanās. Ja? Un viņi ilga visu 21. gadu un beidzās, kā tu zini, 22. gada 4. februārī. Tad mēs varam teikt tā, 21. gads ir tīrs vakcinācijas gads. Šī gada laikā nomir 5702 cilvēkiem vairāk nekā 2018. gadā. Tagad ir jau 34,238. 22. gadā, kur vakcinācija tad notika 2 mēnešus faktiski, ja? Nepilni 2 mēnešus. Ja? Arī pieaugums, kopējās mirstības pieaugums. 30,297, bet tas ir mazāks nekā 21. gadā. Tur ir tikai 1761 cilvēks vairāk nomirs kā 2018. gadā. Mēs varam teikt tā, līdz ar vakcīnām kopējā mirstība uziet augšā un pēc tam viņi krītās, jo 23. gadā ir atkal 27,000. Ja? Tad mēs ļoti skaidri redzam, kad vakcinācijas laikā, nezinu kāpēc, kopējā mirstība šajos gados, 21. 22. ir pieaugusi par 7463. Bet tā ir tīra sagadīšanās, jo vakcīnas ir drošas un efektīvas. Jā, un kur iestāde Latvijā šo jautājumu analizē? Jā, redzi, un vēl jau tur nav tavā statistikā nav mirušie, teiksim, izkritušie augļi meitenēm, jā, kur? Tas ir vēl, to es arī paskatījos, jā. Tad 19. gadā ir dzimuši 18,786. 20. gadā tad šajā ļoti nopietnajā slimības gadā jau iezīmējas samazinājums dzimstības. 1234 bērni mazāk. 21. gadā, vakcinācijas gadā, arī samazinājums, bet nedaudz. 112 bērni miruši mazāk. Bet sākot ar 22. Viss iet uz urā. Respektīvi, 22. gadā pa 1466 bērniem mazāk ir piedzimuši, un 23. gadā
ir par 2351 bērnu mazāk. Respektīvi, tas, ko es tagad skatos līdz 24. gadu, mums vēl nav statistika, ja? Tad, teiksim, virs normas mirušie un nedzimušie kopā sastāv kā 12,000 cilvēku. Bet redz, bet par to 21. gadu vēl paskaties, tur vēl saliec kopā to, kad tad, kad cilvēki ir iespundēti 4 sienās, tad viņi dara sev patīkams lietas. Un tā kā tai dzimstībai tā kā būtu jāaug, bet viņa tā kā lēnām iet uz leju. Tur ir psiholoģiski iemesli arī. Ja cilvēks iespundē mazā telpā vīrieti un sievieti, viņiem seksuālās attiecības samazinās. Kvantitīvi un kvalitatīvi. Dabā tā nemēdz būt. Zīdītā dzīvnieks staigā zem rociņas un gaida tikai iemest, kā varētu ielaisties seksuālās rotaļās. Viņi tiekās riest laikā. Ja? Un pārējā laikā viņi ir katrs savu mežu stūrī. Mēs arī tā esam ieprogrammēti, ja? Ka vīram un sievai pa dienu nav jābūt kopā. Ja viņi ir kopā, ar laiku būs ziepes. Bet tas mans jautājums ir tev. Tu jau lasi, tu tajā telegramā esi aktīvs. Es esmu Twitterī vairāk, un Twitterī nāk tur ļoti daudz arī pētījumu par to mRNS vakcīnu ietekmi uz mirstību un arī uz dzimstību. Un es jau visu tā kā pārpostēju plašākai publikai, bet man liekas, ka tu neviens īsti nelasi to. Es arī visu nevaru izlasīt. To nav iespējams, bet galvenais, lai tu saproti, galvenais ir saprast, manuprāt, to kopējo tēmu, ja? Jo tās, es viņas pat negribu saukt par vakcīnām, jo tās nav vakcīnas klasiskā izpratnē. Un tā ir tāda, faktiski gēnu terapija. Jā. Un ja tā būtu tikai gēnu terapija, tā ir viena lieta. Bet par viņām diezgan slikti runā par dažādiem piemaisījumiem, par parazītiem, kas tur ir iekšā, par smagajiem metāliem, kas tur ir iekšā, par grafēnu, kas tur ir iekšā, par ļoti daudz ko. Un šobrīd bija būtiski daždienas atpakaļ tikko viens no burātājiem, jauns cilvēks, burāšanas treneris nomirs. Es neatceros to vārdu uzvārdu. Un tur bija viņa tā saraksti. Publicēta arī par to, kā viņš bija izsmējis, ja, tos antivakserus, un ka viņam tagad esot tiešais kontakts ar valdību, ja, galvā, jo viņam tas grafēns esot, ja, un kad laiks parādīšot, kam ir taisnība. Ļoti labi, laiks parādīja, kam ir taisnība, tikai diemžēl mums to neuzzināja. Jā, man arī praksē tagad ir viena situācija, kur jauns cilvēks, kad 28 gadu nomira, pēkšņi nav brāļa rokās, brālis ārsts, ja. Nevarēja, bet tam ārsts ar ārgās palīdzības ārsta pieredzi, kurām, teiksim, viss kārtībā ir reanimācijas, tādēļ, iemaņām, ja. Nedabūja atpakaļ, ja. Nomira. Un tādas nāves, pēkšņas nāves mēs redzam ļoti daudz. Ja? Kur, tas nav tā kā agrāk bija, ka cilvēks tur saslimst, ja? Viņš tur ilgāk vai teiksim, mazāk ilgi slimo, tad nomirst. Bieži tagad ir tā kā tīņš un gatavs. Jā, bet redzi, te runājot atkal par ārsta ētiku. Ja? Ir par tiem lielajiem oratoriem, kas mums te visu to propagandēja, diezgan runas klīst par to, ka viņi nav paši potēti pret šito, viņu bērni nav potēti pret šito. Ja? Kā, piemēram, nosaukt doktora Strādiņa, doktora Ēgļa, ja, teiksim, izteikums par šo vakcīnu iedarbību un efektivitāti, ja? No kurienes ir efektivitāte? Ja?
kāpēc, teiksim, viņi drīkst maldināt sabiedrību, kāpēc viņi drīkst pakļaut sabiedrību, nevajadzīgām, teiksim, un nepamatotam riskam, nezinot sekas, vai zinot sekas, bet vienādu to turpināt darīt. Kāpēc? Un kāpēc viņiem par to nekas nav? Vai Latvijā varētu būt kāds, kas varētu saprast mehānismu, kā šī mRNS vakcīna pēdiņās, kā viņi var ietekmēt grūtniecību vai teiksim, apaugļošanos? To mehānismu kāds vispār varētu Latvijā saprast? Domāju, ka grūti, jo redz, grūtniecība, šitām Indes devām viņām ir ļoti liela ļoti liels trombu risks, viņi to trombu risku pastiprina. Tu domā, ka tur varētu būt arī kaut kāda trombi valnīcās? Protams, un jo grūtniecībā jau kā, tur jau viss notiek tīri uz mikrocirkulāciju, jā, un ja tur tā mikrocirkulācija kaut kādā brīdī tiek traucēta, jā, tad viss. Otra lieta ir tas spike proteīns, kas tiek ražots. Jā, jo faktiski gonādas, respektīvi reproduktīvie orgāni, ir viena no aktīvākajiem. Un viņi faktiski ir pirmās mērķu šūnas šīs indes ražošanai. Bet, šitie tik smalki mehānismi, ka mēs par viņiem, mūsu zināšanu pieredzes līmenī varam runāt tāpat kā, kurš cilvēks nemedīts pat diktērīgi. Bet tur ir ģenētiķiem jāprast. Ģenētiķiem, es domāju, ka tie ir cilvēki, kas vislabāk to var atbildēt. Jā. Klausies, bet man bija tāds jautājums. Tas vadlīnijas, kas bija reanimācijās slimnīcās bija jāievēro. Tu zini tās vadlīnijas? Kas tur bija par medikamentiem jādod? Es zinu par... Es nezinu pilnas vadlīnijas, bet es zinu par remdesivir, jā, ka tas bija, viņa efektivitāte bija 20%, mežonīgi dārgs, vairāk tūkstoši deva kopējā un ļoti toksisks. Jā. Jo es zinu vairākus cilvēkus, kas ir iegājuši savām kājām slimnīcā, labā slimnīcā, tiešām augstas kvalitātes slimnīcā, augstas kvalifikācijas slimnīcā, labākiem speciālistiem, bet iznēst ar kājām ar priekšu. Jā, man viens kolēģis labi pazīstams šādā nomēr. Un es nesaprotu, bet kā var nerasties jautājumu, labi, vadlīnijām, bet ja tu esi ārsts, tu taču esi ar pretenzijas to, ka tu esi domājošs būtne. Jā. Un ja tev nomirst, ja tu sako šitām vadlīnijām, tev nomirst viens, sako vadlīnijām, tev nomirst otrs, cik daudz tu vari norakstīt uz to, ka šitā ir ļoti bīstama un nāvējoša slimība. To es arī brīnos. Un man nav atbildes. Es vienam šitām kolēģim zvanīju, kurus pazīstu, tā saruna bija ļoti nepatīkama. Viņš iestājas ļoti ideoloģiskā pozā. Tu esi antivaksers, ko tu iedomājies, cilvēki mirst, mēs ārstiem darām visu to labāko. Es saku, bet mums nekādas šaubas tur nav. Ja? Un tad mēs skārām arī to felšeru, Marina Kornotovska. Kornotovska, jā. Jā. Tā ir cietumā jā. Atkal būtībā šis ētiskais pārkāpums viņi iznes no mediķu vides šo te jautājumu. Bet, tu atceries to viņas dvēseles kliedzienu. Kā viņi braucot mašīnā, laikam ne pie stūras, bet blakus, kādu pusstundu, vai pusstundu mazāk. Vienkārši kliedz par savu pārdzīvojumu, ka tie slimnieki mirst. Viņas prāt, viņiem nevajadzēja mirt, un to bija skatījušies ļoti daudz, jā. Miljons. Viņi krievu valodā.
runāja, jā. Mums nekad miljons neskatīsies. Nu, mēs te vispār esam miljons, jā, ka neatvarot. Jā. Nu, lūk, tad tur ir arī viens cilvēks, kurš tā kā formāli izdara ētikas pārkāpumu. Bet, nu, it kā brīdina. Nu jā, bet tu redzi, ka, bet no otras puses, tu pasaki, kā lai tur muti, ja tu redzi, piemēram, par to pašu Māriju, jā, teiksim, tas pats esi, jā, teiksim, ja es redzu, ka man neiet kopā tas, kas tur notiek, kā es varu turēt muti, kā es varu, kā ārsts, neiestāties par šo cilvēku, par viņa dzīvību, par viņa veselību, par viņa labsajūtu. Ar kādām tiesībām tad drīkst darīt? Tev bandīta psiholoģija. Man nav. Par laimē, diemžēl, bet man nav. Zini, tas kolēģis nomir un viņa atraitni arī ārsti, un es viņai prasa klausies. Varbūt vajag vismaz piezvanīt uz to nodaļu, uz to ārstēšu ārstam. Kas tur bija? Es negribu. Jā, un es saku, kaut kur es tā saprotu. Jā, bet, es pēc jums padomāju, mums arī ir kaut kāda bandīta psiholoģija. Mēs arī piesadzam kaut ko tādu, ko varbūt nevajadzētu. Nu jā, un redzi, un atkal runa ir par ārstu biedrību. Kas tā tāda par organizāciju? Tā ir bandīta piesakšanas organizācija, ja tā ir, teiksim, kāds tādiem ārstu, kāda koleģiāla organizācija. Ja manuprāt, ja starp ārstiem pastāv strīds, tāds ir citāds. Ja, tad lūdzu, ārstu biedrību, tu kā ārstu organizācija, lūdzu, iestājies kā miertiesnesis, izšķir šo strīdu. Jā, un šitāda praksa nav, vai ne? Ne. Ka, piemēram, tur Edgars aiznes papīru uz ārstu biedrību, un man ir jautājumi tur doktorim Kalniņam. Es lūdzu mediāciju, lai mēs varam šito jautājumu izrunāt, izstrīdēties. Ārstbiedrība varētu tādu mediāciju piedāvāt. Redzi, bet kāda tur mediācija? Vispār tas ir jautājums par ārstu biedrības vispār sūtību un funkciju šobrīd, jo 21. gadā mēs Mediķu aliansē uzrakstījām vēstuli par profesoru Skrīvis nekorektām rīcībām presē. Viņš mani tur gānīja un ko tur darīja. Mēs uzrakstījām kolektīvu vēstuli. Jā, un viņš pazemoja doktori Guntu Vīleri. Jā, Vīleri, jā. Bet viņš arī par mani izteicās. Viņš tur ļoti daudz ko pateica, sarunāja. Pēc tam tikko bija kaut kur parādījās telegramā arī viņa kompilācija par tām muļķībām, ko viņš bija un sarunājis Covid laikā. Ja? Tad mēs uzrakstījām ārstu biedrībai ētikas komisijai. Tā ir, kas ir ļoti stāv tādā sardzē, ētikas sardzē. Ja? Es viņu slēdzienu dabūju šogad. Tagad, rudenī. Tad, kad es uzrakstīju oficiālu vēstuli, tad, kad man process gāja, un es pateicu, kur man ir slēdziens par manu lietu, un kur man ir slēdziens par Skrīdes lietu. Tad viņi man atsūtīja beidzot. Jā, bet redz, šitā ir kaut kāda absolūti jauna situācija. Tad, kad mēs mācījāmies, tad, tomēr tāda profesoru un ārstu savienība bija ļoti harmoniska un tāda nesarojama. Profesori tika cienīti un viņa lekcijas tika gaidītas būtībā. Ja? Nebija iedomājams, ka profesors varētu pārdoties farmai. Tas bija neiedomājams. Prātā kaut kas tāds neiedomājams. Ja? Un ka viņš varētu tā kā būt negodprātīgs šādos jautājumos. Bet redz, tas pats Uga Dumpis jau izrādās, ja viņš kaut kur 2000. gadu sākumā ir bijis tik apgaismots, ka viņš ir kaut kādā intervijā izteicies, ja, ka Big Pharma ir ļoti bīstama lieta, ja, jo
tagad mums pastāv risks kalpot viņai, nevis slimniekam. Ja, tad 20 gadu atpakaļ. Un turpat tās paņēma profesors Zavārs, kas tikko UNā rakstīja, ka ārstam ir ļoti grūti nepārdoties. Ja? Un paskaties, piemēram, par to pašu Covid runājot, arī profesoru Vīksni, ar ko viņi sāk. Skaisti viņi sāk. Viņi sāk ļoti skaisti, ļoti cerīgi. Viņi teica, šito nevar aizmirst. Viņi saka, kā lai nesaslimst ar Covid, nelietojiet pārtikā termiski neapstrādātas sikspārņus. Nu, ja? Un pēc tam pēkšņi notika klikšķis, un viņa sāk runāt to, ko runā panorāma. Tad jautājums, kas notika? Un kā viņai, ar ko viņai, kas saka, aizbāz muti? Nu jā. Klau, tagad tu politikai un starptautiskā politikai arī sako? Nesako? Nu, ļoti tā. Ļoti tā. Bet kaut ko es zinu. To, ka Trumps būs no 21. janvāra ASV prezidents, to tu zini? Zinu. 20. datumā viņam ir inaugurēts. Jā. Tiek runāts, ka varbūt 21. janvārī ASV izstāsties no Pasaules veselības organizācijas. Kolosāli ir tikai par. Jo tu zini šitā Tedros vēsturi, ja? Ka viņš ir faktiski nāks no kriminālām aprindām, ja? Jā. Ne? Jā. Nu, lūk. Un es domāju, ka Latvijai arī būtu jāiestājas no turienes ārā. Un sen jau to vajadzēja izdarīt. Nu, jā, bet grūti iedomāties, ka Latvija to izdarītu pirms ASV. Nu jā, tas ir tiešām grūti. Bet pēc ASV? Tu zini, ka es neticu. Es domāju, ka ja viņiem atnāks, kā saka, CU no turienes, no Baltānām, tad viņi izstāsies. Bet ja tā CU nebūs, viņi neizstāsies. Redz, tas jautājums jau būtībā, ko, ja mēs runājam par šiem medicīniskiem gadījumiem, mēs varam teikt tā, ka mediķiem ir nozagta suverenitāte. Absolūti. Ja? Bet, tā kā tur tas ļaunais tur nozag Ziemassvētkus, ja? Grinš. Jā. Ļaunais zaļais. Jā, bet medicīna nav vienīgā sfēra, kur suverenitāte ir nozagta. Vai mēs skatāmies par zaļo kursu, vai mēs skatāmies par to pašu elektrības, teiksim, vai mēs skatāmies par Rail Baltica vai par Air Baltica, visur ir tāpat schēma. Ja? Kad ir kaut kas ārpus Latvijas likumdošanas, kuram sāk atbildēt atbildīgie cilvēki Latvijā. Nevis Latvijas pilsoniem, bet kaut kam mistiskam, nezinu kur. Viena iespēja ir, ka tas ir, teiksim, ASV deep state, vai ne, ar kuru Trumps cīnīsies, tad viņš pat savu veselības ministru ieliks Robertu Kennedy jaunāko, tas paņems Fauci, iespundēs aiz restēm un būs tiesa. Zini, tu tā zīmē tādu, gribētu teikt, utopisku ainu. No. Es tā vairāk zinu, ka šitādi, kad cilvēki ļoti cer uz to, bet atceries veco labo Jūri Bojāru daudzus gadus atpakaļ, kad viņam tāpat panorāma jautāja, bet paklausies, bet Bojāra kungs, tad es taču solījāt uz tām vēlēšanām, tur to un to, kur tad ir? Un viņš teica, bet kā taču var nesolīt, taču cīņa par varu notiekās. To teica Repši. Varbūt, jā. Bojārs teica, to jau nevar dabūt rīt uz brokastu laiku. Kaut kā tā. Bet katrā ziņā es padomāju arī Trumpa sakarā, ja, jo tā cīņa viņam bija diezgan nopietna ar visiem atentātiem, ar visu. Solīt vajadzēja ļoti. Un es tā kā, faktiski ne jā, ne nē, es gribētu redzēt darbības. Un tad es sākšu ticēt tam, ko viņš runā. Bet ja darbības tieši tādas arī sekos.
Fauci uz apsūdētā soli, Pfizeram smaga izmeklēšana kongresa līmenī, no veselības organizācijas ASV ārā. Kā mūsējie personāži, pa kuriem mēs te runājam, kā viņi varētu norietīt? Nezinu. Es domāju, ka vienai daļai, kā saka, būs pilns biks. Tāpēc, ka es domāju, ka arī mums tā suverenitāte nekāda šeit nav. No. Mēs esam atkarīgi no tā, ko lemj tur. Kur? ASV. Nu, bet tad jau būs viss kārtībā. Tur būs viss nomainīt. Es tev saku, ka mēs esam pasaulē tad krāslā gūbēļi, ja? Teiksim, kaut kur tur pie Krievijas robežām, ja? Un mēs, kamēr līdz mums tas viss atvēlsies, ja? Tāpēc jau Spriņģis kundze, teiksim, tik aktīvi tagad darbojās, ja? Jo viņai tas bija pēdējā iespēja. Un tas man dara uzmanīgi, jo viņām jābūt pilnām biksēm, visām šitām rečekistēm, visām profesorēm, visām Fonderlajenām. Jā. Nu jā, bet paskaties, kas notiek Amerikā. Nu, teiksim, ko tas tagad, tas vecais Džo, jā, viņš saka, tagad satājas maksimāli ziepes, viņš tur iedod tur visādas palīdzības, izmētā naudu, tur vēl kaut ko, to savu dēlu, tur rehabilitē, ja? Nu, respektīvi satājas maksimāli ziepes, lai tiem, kas atnāk, lai tiem būtu grūtāk. Un tāpat tās arī šeit, jo es domāju, ka Spriņģenā duma, viņa ļoti labi saprot to, ka kamēr līdz mums tas viss atvēlsies, paies labs laiks. Jā, bet viņa ir tālu līdz pensiju. Nu, tik tālu tas, līdz pensijai viņa nenovilks, ja, kamēr līdz mums atvēlsies. Bet es domāju, ka savu naudu viņa nopelnē ar to, ko viņa dara. Un tad jau viņai piedāvās iespējams kaut kur citur izpausties. Jā. Trumps ir pateicis, ka pēc 21. janvāra viņš atjaunos armijā visus tos karavīrus, kas tika no armijas izmesti par nepotēšanos, un samaksās viņiem visu algu, ko viņi nav saņēmuši šobrīd. Latvijā varētu atjaunot visus skolotājus, kas tika izmesti. Es gribētu redzēt, teiksim, uz kāda ātruma strādās naudas drukājumā mašīna viņiem, jo viņiem ir entie triljoni parādi jau, kur viņš dabūs naudu, ko samaksāt. Trumps? Jā. Nu, viņam taču šitie Masks un Ravas Namī taču taisa baigo programmu, kā samazināt federālos izdevumus par 2 triljoniem. Par 2? Par 2 triljoniem. Ir uztaisīts dokuments uz 17,000 lapusēm, respektīvi projekts, kā to var dabūt gatavu. 17,000 lapus. Es to gribētu redzēt un piedzīvot. Nu, jā. Kā tas notiksies, un es gribētu vēl vairāk piedzīvot, kā tas pie mums tas notiksies. ASV kongresā ir arī dokuments par C19 vadību. 537 lapusēm, arī nav maz. Un no komentāriem saprot, ka tur ir secināts, ka ir 6 valstis pasaulē, kuras ir adekvāti izturējušās pret šo izaicinājumu. Tie ir 3 ASV štati, Florida, Džordžija un laikam Dienvidu Dakota. Un Zviedrija, ko mēs zinām, Baltkrievija, ko mēs arī zinām, bet par ko mēs maz runājam, un Tanzānija. Tāpēc, ka Baltkrievija tak ir kordonam otrā pusē, viņi tak ir ļaunie tagad. Nu, bet Krievija tur nav. Nu jā. Nu, lūk, tā kā interesanti būs paskatīties, nākošais gads mums visādas pārsteigums droši vien sagādās visos līmeņos. Ja? Es domāju, ka nākamā gadā mums būs ļoti spraigi un interesanti, un mēs ļoti daudz ko redzēsim, un mēs ļoti daudz ko piedzīvosim. Mums jāspēj tik tam zirgam noturēties sedos, ja, lai neizmet ārā. Nu jā, nu ko es
Es tev novēlu tomēr, lai tu to certifikātu dabū atpakaļ. Jo, nu, zin kā, nu, tavā situācijā viņi tomēr vajag, ja? Un, zin kā, nu, saka jau tā, ka uz jautājumu, kas ir izglītība, atbildi ir, tas ir tas, kas paliek tad, ka nekā cita vairs nav. Nu, jā. Nu, izglītība tev ir, bet tev vajag arī tiesības. Nu jā, bet redz, man patīk, kā kāds nepāliešu mūks kādreiz šito teica, kad viņam kaut ko teica, ka, nu, man pienākās šeit dzīvē. Viņš teica, tev pienākās absolūti 4 lietas. Piedzimt, paēst, pakakāt un nomirt. Viss pārējais tev ir tikai bonusā. Un par visu pārējo tu esi varbūt ļoti dziļi pateicīgs par to, ka tev, nu, kaut kas tāds ir iegūts. Bet, redz, tas vēlns jau nav tik mēls, kā viņa mēlē, ja? Katrā mīnusā ir savi plusi. Un, piemēram, šobrīd es jūtos daudz brīvāks nekā es biju līdz šim. Tas nekas labi, es nedrīkst, man ir ierobežojumi kaut kādi, es nedrīkst tur kaut ko rakstīt, ko es kādreiz drīkstēju rakstīt, bet, iedomājies, es esmu brīvs no vaļāšanas inspekcijas. Nu, jā. Man nav jādomā, kur es nolieku dvielīti, vai es lauku rokas papīra dvielī, vai es lauku rokas, teiksim, tādā dvielī, ja, auduma dvielī. Es varu darīt kartiņas, man nav jāraksta. Ne, nu, tur es tev ļoti saprotu. Es uzskatu arī, ka visām tām biedrībām un asociācijām ir jāatņem tiesības resertificēt. Tādas nedrīkst būt. Tu esi vienreiz dabūjis izglītību, un ja tu strādā savā specialitātē, tu nav nekāda pamata prasīt resertifikāciju. Tieši tā. Jā, varbūt viens variants varētu būt, ja to pieprasa iestādes vadītājs. Nu, mēs varam pieļaut, ka kāds var nodzerties, kāds var sajūt prātā, zaudēt kvalifikāciju tādā veidā, un tad tomēr vajag juridiski to nokārtot. Bet, ja teiksim, normāls dakteris, kurš ir nolicis entākos eksāmenes un izgājis entākos kursus un turpina iet un lasa un diskutē ar citiem, kāpēc viņam jāpazemo ik pēc 5 gadiem, jā? Nu, redz, bet tā viss ir nauda. Nu, jā, bet... Jā, tu zini, cik, teiksim, ārstu biedrībā, piemēram, tu taisa kursus, taisa LSU un ārstu biedrība. Ārstu biedrībā ir visdaļākais punktu skaits. Ja tev vajag 250 punktu, tad ārstu biedrībā punkts maksā sākot no 3 līdz kaut kāda 7-8 eiro. Viens punkts. Un cik ir dakteri un cik tos punktus vajag? Tev ir milza nauda. 1500 aiziet, tikai dēļ papīrīši, ja? Un turklāt jau tas pazemojums, ja, ka tev ir jāklausās tas, ko tev nevajag. Ja? Tieši tā. Ja. Un to, kas tev faktiski neinteresē, un to, ko tu dzīvē nelietos. Jā. Ir ļoti vērtīgi kursi, protams, kur, teiksim, es, piemēram, es esmu apmeklējis pēdējā laikā visus profesoru Zavackas lekcijas. Ja? Absolūti interesanti. Es esmu izgājis arī infektoloģijas kursus, kas ir absolūti interesanti, jo dabūju jaunas kaut kādas, varbūt, vēsmas, ja, ko, to savā, kā saka, alā strādājot, nedabūs, ja? Bet tas arī ir viss. Nu jā, pēdējais, tu zini, cik 25. gadā ir veselības budžets Latvijā? Nezinu, sakot, nezinu. 1,9 miljardi. Bet mēs 20 miljārdi atdosim tagad kaut kam atkal projām. Dronas nopirkām, ja, tur Ukraiņiem. 20, nē. 20 miljoni, jā. Bet mums bija lieki viņi. Nu jā. Mums palika pār 20 miljoni, mums ir budžets bez deficīta, jā, 20 miljoni lieku naudu, mēs atdevām viņu projām, jā, tagad. Cik miljoni ir vienā miljardā? 1000, ne? Es tev tāds jocīgs jautājums uzdod. Kāpēc es tev par šito ierunāju? Es paskatījos, kā ir audzis veselības budžets, ja? Un ja paskatās, piemēram, uz 16. gadu, tas ir, 8 gadu atpakaļ,
veselības budžets ir bijis 770 miljoni. Tas ir, var teikt, no 2,3 reiz mazāk nekā būs 25. gadā. Ja? Respektīvi, katru gadu tas veselības budžets aug par kaut kādiem 300-400 miljoniem. Kā tu domā? Tas nav tik šausmīgi sen, tas 16. gads, piemēram, 8 gadu atpakaļ. Veselības aizsardzība ir 2,3 reiz labāka nekā toreiz. Domāju, ka nē. Mums ir, protams, ka mums ir jaunas kaut kādas iespējas parādījušās. Mums ir stradiņos jauna korpusi, teiksim, mums ir diagnostika un tā tālāk, jā, bet trūks vienalga, un visu laiku trūks. Un visu laiku, teiksim, kāds saka, ka kaut kas pietrūkst. Rindā tu var nokļūt, teiksim, ātri, tur, kur tie vajag uz izmeklējumu pa valsts naudu. Nevar. Tad kāpēc? Tad kur paliek? Kāpēc tu nevar? Jā, kāpēc es to pieminu? Tā vakcinācijas nauda jau arī nepaliek Latvijā. Tieši tā? Tas būtībā tas gaisā pakārtais jautājums, uz ko varētu atbildēt, ja ļoti smalki analizēt to veselības budžetu. Ja? Cik tur aiziet prom? Cik tur ir korupcijas naudas? Redz, jo tur ir tā korupcija, tur ir ļoti interesanti, jo līgumu tur noslēdza Vanderlejena, kam ir diezgan cieši sakars ar Pfizer. Pie tam līgums ir tāds, kuru nedrīkst parādīt, kur ir ļoti daudz aizkrāsot vietu. Un katram no mums ir 10 potes paredzēts. Tev ir 10, man ir 10, jā, vēl kam ir 10, visiem mums ir 10. Tev nav neviens, man nav neviens, te paklāva, kur te paliek mūsējās 10. Ja? Ugandē mēs uzdāvinējam 600,000, man liekas, vai cik tur tās potes, ja? Kaut kādu laiku apakaļ. Ja tas, es saprotu, izšķirsies jūnijā, vai Latvija parakstīs ar to, teiksim, galīgo veselības aizsardzības suverenitātes nodošanu Pasaules veselības organizācijai, ja neparakstīs. Redzam, te ir atkarīgs viss no lielajiem. Ja 21. janvārī Trumps izstāsies ar ASV no turien, tad Latvija neparakstīs. Mēs arī varēsim uzelpot. Bet zini, es neesmu tik optimistisks. Redz, pagājušais tu biji optimistisks attiecībā par to, kad izmeklēšana mirušā puikas lietā beigsies rezultātu. Beigsies ar rezultātu. Un es domāju, ka es arī vinnēšu, es arī dabūšu atpakaļ savus certifikātus. Tāpēc, ka... Tam es vairāk ticu. Tur tas process ir vienkāršāks. Tur... tu zini kā, Ja tad būs tiesā, tu vēl varēs kompensāciju pieprasīt. Tu zini kā tas ir... Redzot, man ir bijuši diezgan liela tiesvedība par Covid naudām. Respektīvi par sodu, ko man uzrakstīja vajāšanas inspekcija savu laiku par to, kad es atļāvos strādāt bez šitās indas devas un pat nenopirku viņu, jo es biju tik daudz pateicis, ka es pat nevaru atļauties pat nopirkt, ja? Un otrs, kad es strādāju bez maskas, ka es nelietoju masku. To tu laikam pagājušajā darītē. Un faktiski atcēla tikai tāpēc, ka tur bija kaut kāds krimināls pārkāpums, bet tur bija procesuāli pārkāpumi bez savas jēgas, tur bija neviens termiņš nav ievērots, nekas. Ja? Tas viss ir kaķinzemēs, tas viss nav svarīgi, un es domāju, ka arī turpmāk, ja? Jo viņi tas viss ir vienos vārtos. Mēs runājam par ētiku, mēs runājam par procesuālām darbībām, ja? Vienos vārtos, tā puse drīkst pārkāpt, mēs nedrīkstam pārkāpt. Bet redz, mums jau nav laika un laikam arī enerģijas kļūt par lato lapsām. Tieši tā. Un nav vajadzības. Teiksim, viņš katru dienu uzraksta kādu iesniegumu, viņš visu laiku sūdzās, viņš visu laiku tiesājās. Būtībā jau pamatot, visi jau ir pamatot, bet kaut ko viņš lūdz var, bet kaut ko paskaties viņam uz probācijas dienestu jāiet. Bet saproti, jautājums vienmēr ir par to, kur tu liec savu enerģiju? Kam tu viņu vēl? Par to iet runa,
Man, piemēram, ja man būtu jāiet caur tiesvedībā, es nezinu, es zaudētu pusi no savām darbspējām. Es taču nevarētu pastrādāt. Ne? Tā kā, tad, Un tāpēc, ja es arī saku par šito, kad es esmu ļoti komfortabli šobrīd jūtos. Jā, man ir pilnīgi kaut kas jauns, man ir iespēja mācīties, varbūt tas ir pat pamudinājums mācīties. Jā, man ir pilna galva ar idejām, ko es no dievniecības varētu gribēt apgūt šobrīd. Jā. Dažādas tur, tagad neteikšu. Mēģini te noticēt. Bet patiešām, tas ir tik kolosāli. Jā. Un, es tev noticētu, ja tu būtu brīvprātīgi atteicies no tiem certifikātiem. Zini, es par to domāju. Es īstenībā šo jautājumu es ļoti ilgi pie sevis muļļāju. Un es biju tiešām, es jau uz šito certifikāciju, kas man bija šogad rudenī, es diezgan tā kā kartu kartupēlu šito viļāju. Vajag man viņu, nevajag viņu krātos punktus, nekrāt punktus, ja, un tas, kad es sakrāju, bet tomēr man dzīve pasaka, ka man nevajag, ja. Tad kolosāli. Labi, Edgar, es domāju, jāliek punkts, esam atkal sarunājuši droši vien vairāk minūšu, kā vajadzēja, bet, ko tā? Ja tas jau par to, cik vajadzēja. Kā krievi saka, slavājas pesņi, ne vibrasiš. Ne vibrasiš, jā. Jā. Labi, tad, laimīgi tev jauno gadu, lai viss piepildās, mēs te pāris dienas pirms jaunā gada šito ierakstam. Jā, cerams, ka viss notiks Čikiniekā. Paldies tev, un lai tev ir laimīgs, ka miecelīgs ir jaunais gads, un absolūti viss notiks Čikiniekā. Viss būs vislabākajā, vislabākajā veidā viss notiks. Paldies!